Mani sauc Kristīna Virse. Es esmu Drink and Draw kopienas sirds. Drink and Draw īstenībā ir vispasaules koncepts, un tas atrodas daudzās lielās pilsētās. Mēs esam dažādas skicētāju kopienas, kuras ir aizņēmušās vienu un to pašu vārdu. Bet tajā pašā laikā mēs katru kopienu skicējam mazliet citādas lietas. Lielākoties tie ir cilvēku ķermeņi, jeb to mēs varam arī saukt par figūru skicēšanu, bet Drink and Draw pats koncepts kā tāds ir tieši socializēšanās, būšana kopā un radoši pavadīt laiku. Skicēšanas un mūzikas festivāls Samaņa īstenībā sākās jau pāris gadus atpakaļ, kad es satikos ar fantastiskiem cilvēkiem, kuri ir akadēmiskie mūziķi. Biedrība Mūzika Humana, kurā darbojās Kristiāna Vaickovska un Pēters Vaickovski. Un mēs sadraudzējāmies ļoti ātri, un mums izveidojās tāda veida simbioze, jo es biju vizuālās mākslas, un vēl joprojām esmu vizuālās mākslas pārstāvis, un savukārt viņi ir akadēmiskie mūziķi, kur meklē netradicionālas savienības. Un Samaņa, jeb festivāla nosaukums, radās no tā, ka mēs vēlējāmies taisīt pasākumu, kurā cilvēkam būtu iespēja sajust pilnībā visas savas maņas. Un tas bija tāds mazs aizmetnīts, ar ko mēs sākām. Tas bija audiovizuāla performance. Un tad pagājušajā gadā mēs uztaisījām pirmo festivālu, un šajā gadā mēs jau esam plašākā cilvēku lokā ar daudz interesantiem mūziķiem, daudz interesantām aktivitātēm. Un cilvēka anatomija ir šis te vienojošais termins tieši šogad mūsu festivālam. Sākotnēji mums šī ideja ir par to, ka ir platforma, kurā apvienojās dažādu disciplīnu pārstāvji. Un tas nenozīmē to, ka tie ir tikai profesionāļi, bet attiecīgi šis festivāls ir pieejams dalībniekiem, lai viņi aktīvi līdzdarbotos. Bet ņemot vērā, kad ir skicēšana, kas ir vizuālā māksla, mūzika, un vēl ir jābūt daudzām interesantām starpdisciplinārām aktivitātēm, mēs uzrunājām Olgu Žitluhinu, precīzāk sakot, mana kolēģe Kristiāna Vaickovska uzrunāja Olgu Žitluhinu, un viņu šī ideja aizrāva tieši par anatomijas apspēlēšanu caur ķermeni un caur deju. Un tāpēc mēs esam gandarīti par to, ka viņa ir pievienojusies mūsu jaundarbam un ir burvīgi papildinājusi Platona skaņdarbu. Es esmu ļoti pacelāta. Es esmu tiešām gandarīta, jo šis ir bijis diezgan ilgs ceļš. Mēs esam plānojuši šo konkrēto festivālu principā 11 mēnešus. Tas priekš manis ir bijis ļoti, ļoti ilgs ceļš. Bet es esmu tiešām gandarīta, jo mūsu mērķis ir ieguvis formu. Ieguvis formu tādā ziņā, ka mēs esam apvienojuši dažādus pārstāvjus, kuri vēl iepriekš nav sadarbojušies, šajā gadījumā Platonu Buravicki un Olgu Žitluhinu. Un mēs esam radījuši kaut ko tādu, kas, manuprāt, var aizķert jebkuru skatītāju, klausītāju un sajust arī pašam savā ķermenī.